Esiet sveicināti florbola draugi. Otro vakaru pēc kārtas pieslēdzamies Kodzēnu sporta namam, kur turpinās LV florbola līgas spēles. Un šodien Kodzēnu Rūbena laukuma saimnieki lūkos aizvadīt vēl vienu sekmīgu spēli šeit. Viņiem pretim šodien stājās Lielvārda Fatpipe aizpagājušās sezonas čempioni. Izdevās nosargāt uzvaru un turnīra tabulā pakāpties uz trešo pozīciju. Procenti par Rūbeni labāki, mazākumā ir bijusi Irlava, Talsi un Cēšulaikrings. Cēšulaikrings šodien jau pēc vienas nospēlētas sekundes skaitliskajā mazākumā pamanījās ielaist, bet Sandis Mihailovskis ar tālu metienu gūst beidzot pirmos vārtus Lielvārdai skaitliskajā vairākumā. Ja nesanāk izspēles, tad jāizņemās iniciatīva individuāli un Mihailovskis aizmet garām Ingaram Matisonam. Epizode paliek neizmantota. Fogels pārķer bumbu un Zēmeļa metiens garām vārtiem. Celms bīstami un netiek tomēr garām Kārkliņam. Riskanti piespēle, bet bumbiņi nonāk līdz Savinam un Žukeļa metiens Roberts Trepšs labi darbojas vārtos. Zēmelis Jākapsonam. Un metiens bumbiņa vārtos. Kārlis Bitmanis arī netik daudz ar saspēli, cik aiziet, uzmet un bumba vārtos pa vidu. Izskrien Lielvārdas aizsardzībai. Šeit starp diviem ļoti viegli tiek cauri un pēc tam arī Sandrim Mirsnītim neizdodas. Rudzīts kļūdās ievadot uzbrukumu, laba pozīcija pārtam, pārs izdod vēl ekstra piespēli. Neaiziet bumbiņa līdz Mihailovskim. Un pretuzbrukums Fogels, metiens Kārkliņš nenofiksē uzreiz bumbu, bet tomēr nepieļauj, ka tā šķērso vārtu līniju, līdz ar to saspēle viesiem. Nesnāk metiens Grunbergam, bet rikošets vārtu priekšā. Mainītas malas nedaudz neprecīzi, tomēr Siliņu piespēle Zēmelim. Dāvis atdod atpakaļ Gustavam. Vēl vienreiz Dāvis Zēmelis metiens un simtie vārti izpaliek arī šoreiz. Turklāt Dāvja virzienā apmeklētības ziņā Rūbenei ļaujas pakāpties uz 6. vietu šajā sezonā, apsteidzot Irlavas komandu, jo pirms vakardienas projām bumba pie melnajās formās spēlējošiem rūbeniešiem. Te gan pārāk paredzama piespēle un Blumfelds, Nīgs Blumfelds pretuzbrukumā gūst vārtus. 2-1 spieda Rūbena, bet beigās dabū bumbiņu paši savos vārtos. Tieši Nīgs Blumfelds bija tas, kas bloķēja rūbeniešu metienu un trešdaļas pēdējā minūte. Savins pārķer bumbu 2-2 pretuzbrukums. Savins met, Trepšs atsit. Mēģina otrajā vilnī tik pie bumbas Blumfelds, tas viņam nesanāk un jau uz pretējiem vārtiem Rihards Avots. Vārtu staps. Metiens Rudzītiem, bet tas tiek bloķēts. Matisons laba pozīcija, bet Fritsons bloķē. Vēl vienreiz mēģina Ingars Matisons un arī šoreiz nekā, bet būs soda izspēle. Savins iemet kājās Matisonam. Poļa metiens neveiksmīgs un vēl šķiet, ka trāpa viņš. Bet te Polis gūst vārtus. Nu, viss sākās Poļam neveiksmīgs metiens trāpa. Viņš ar nūju par ribām Matīsam Celmam. Matīs dodās pie mediķiem. Nu, te Rūbena būs neapmierināta. Bumbiņa atlece pie Poļa un Polis ar atkārtotu metienu. Bitmans vārtu priekšā gaida bumbu Fogels, bet spēle caur aizsardzību. Zēmeļa metiens. Būtu vēl kāda māsa cīņa. Bērziņš pārlidina pār laukumu apmalē Vjateru. Kristians skatās uz tiesnešiem, bet sodi šodien ļauj. Asu spēli un te Matisons atkal negūst savus pirmos vārtus. Balodis Siliņam. Siliņš atrod brīvo Bērziņu un vārtu pārliknis pēc Matīsa Celma metiena. Jāsagaida, lai atgriežās laukumā 5. spēlētājs. Bērziņš starp diviem. Vakardien Bērziņš guva vārtus, kad bija jāspēlē 4-4. Tajā spēle Matisonam, bet
Savina noja traucē nonāk bumbiņai pie Matīsa Celma. Matisons met bumbiņa vārtu priekšā vienreiz, otrais, trešo reizi mēģina bumbiņu vārtos dabūt. Ritvars Bērziņš, beigās viņš pats ir vārtos, prasa 2 minūšu noraidi. Zēmelis atrod Matisonu, Ingars met garām vārtiem, un tas ir arī viss šajā spēlē. Pārāk maz laika paliek, ir beidzot pacelt tiesneša roka, būs noraidījums pret Matīsu Celmu, bet dod tagad noraidījums 0,8 sekundes pirms pamatlaika beigām. Spēle ir noslēgusies Lielvārda Fat Pipe ar 3-1 uzvaru Kocēnu Rubanu.